Čau, ir 240. Ko tu smējies? Čau, ir 242. diena. Halāts ir apakaļ. Un es jums atklāšu šo triku ar 3 krāsniņām. Tātad šis triks strādā 100% gadījumu. Nav tā 3 kā es iepriekš teicu. Tātad triku jau jūs redzējāt. Tad es vienkārši atklāšu to. Tātad, sāksim uzreiz pie lietas. Tad jums jāuzkarso 3 šitādas te fragmentiņi ar dažādām krāsām, ja? Man te ir melns, rozā un zils, ja? Un tad lūdzu skatītājiem, lai viņš paņem zīmolu un norāda, uz kuru vēlas. Un teiksim, mūsu šajā gadījumā viņš norāda uz rozā, ja? Uz rozā. Tad tu savāc pārējos, ieliec aploksnītē un ir rozā. Un tu paņem zīmolu un tu apgriez un te parādās pēkšņi. Tu izvēlēsies rozā. Ja te ir rozā, te ir, tu izvēlēsies melno un iekšā šeit ir lapiņa, tu izvēlēsies zilo. Nu, var saskatīt. Var. Juhu, var. Labi. Tā. Un tas ir viss triks. Tas ir ļoti vienkārši. Vienkārši sarakstiet šo te. Šito te es vienkārši ar nazīti paņēmu nost. Un tad ar pildspalvu uzrakstīju. Tā, ka tas ir vienkārši. Un labi, pamēģināsim vēlreiz. Tā, paņemiet zīmolu, norādiet. Un melnā. O, kāda veiksma. Jo melnā, man liekas, ir visefektīvākā. Tad tas viss ir melnā. Ir tikai šie 3. Tad apgriez šo un apgriez šo. Un tas ir, vislielākais tāds šoks, man liekas. Bet arī apgriez šie labi. Jo aploksnē tiešām tie viena lapiņa. Un, kad izlasa, tad nesaprot, kāds ir iespējams. Tāds tas triks. Izklaidējieties, izklaidējiet citus, izklaidējiet arī vecākus un izklaidējieties. Diskusija ģimenes lokā. Tā, viss dārgais cauri, es aizēju. Kāpēc? Uzzināju, ka esi pedofils. Ohoho! Vai nav pārāk gudrs vārds priekš 12-gadīgas meitenītes? Tiekamies rītā.